Mans lielākais darījums bija uz 150,000. Es netieku līdz tam apjomam, tāpēc es to reklāmu izslēdzu. Palīdzēju atrast tavu klientu. Es strādāju brokeru sabiedrībā. Pelnīt 4 ciparu skaitli katru mēnesi. Sasniegt apgrozījumu 1 miljons eiro. Cik tu daudz strādā dienā? Maz. Es tā jūtu. Čau, Aija. Veiksmīgi. Mēs sākām strādāt pagājušā gada jūlijā. Un kā tu, jebkuram, kas klausās, tad kā tu pateici, ko tu nodarbojies 60 sekundēs? Es palīdzu cilvēkiem izprast finanšu pasauli, vieglā un saprotamā valodā izstāstīt, kas ir investīcijas, jo cilvēki bieži baidās investēt, jo viņi domā, ka tā ir vienmēr liela nauda. Un kā tieši, kas ir tieši pakalpojums? Kā tas notiek? Vai kas tas ir? Es palīdzu tātad attiecīgi cilvēkam saprast, kādā finansiālā situācijā viņš šobrīd ir, kādi viņi ir finansiālie mērķi un ar kādiem soļiem viņš var sasniegt, izveidot finanšu kapitālu savai pensijai, bērnu nākotnē, atkarībā no tā, ko viņš vēlas. Bet tu pārdod tā kā informāciju, piemēram, kursus, apmācības, ko tieši tu pārdod? Es pārdodu dažādu veidu vērtspapīrus. Vērtspapīrs? Jā. Un ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē to, ka cilvēks investējot, sākot no 50 eiro mēnesī, viņš var izveidot finanšu kapitālu, iegādājoties vērtspapīrus uz fiksētiem procentiem. Okay, tie ir Latvijas vērtspapīri vai no citas pasaules, vai no citas turienes? Tie ir Vācijā reģistrēti vērtspapīri, bet arī Latvijā viņi ir reģistrēti un tiek uzraudzīti Latvijas bankām. Un tu palīdzi cilvēkiem tā kā investēt šajos vērtspapīros, lai viņi varētu krāt savu kapitālu, pēc tam, iespējams, pensiju veidot un tā tālāk. Jā, tieši tā. Okay. Forši. Mēs sākām strādāt jūlijā. Un tad man ir jautājums, ko tu esi ieguvusi no kaut kāda mūsu darbības, jo es redzu, ka tu strādāji kopā ar Moniku. Kas ir bijuši tie ieguvumi, kāda rezultāti, ko tu vari pastāstīt īsumā? Pirmkārt, tas bija liels izaicinājums man pašai sev. Tādēļ, ka man vajadzēja paplašināt savu komforta zonu un izveidot reklāmu, kādā veidā uzrunāt savu klientu, jo man liekas vienmēr ir svarīgi, ka pie tevis atnāk cilvēks, kurš jau ir par to domājis. Un sadarbojieties ar tevi, Nika, es iemācījos veidot reklāmu, proti es veidoju video, jo es saprotu to, ka īstenībā video vislabāk uzrunā klientu, nākamo klientu, un tas strādā efektīgāk nekā, piemēram, veidojot garas reklāmas teksta veidā, un cilvēkiem parasti jau nav daudz laika. Un kā tu viņus filmēji? Tu viņus filmēji ar telefonu? Ja mums tagad ir tāda studija, ka klienti var atnākt uzfilmēt, bet kā tu viņus filmēji? Es filmēju pati ar telefonu. Okay. Tas bija gari. Tas bija garš process. Okay. Un tas tiešām bija diezgan izaicinoši pašai sev. Okay. Un kas pēc tam, ko tu vēl iemācījies reklāmas veidot, video taisīt, forši, kas vēl? Jā, nākamais solis bija, kas man ļoti patīk programmā, ko es iegādājos pie jums. Attiecīgi tas viens ir, ja tu esi atradis jaunu kontaktu, kuram interesē tavs produkts. Nākamais solis tev jau vajag ar to cilvēku satikties un izveidot to sarunu. Un kas man ļoti patika, ka jums programmā ir iekļauti soļi, kādā veidā, kā vislabāk zvanīt, kā veidot sarunu. Attiecīgi, tā ir instrukcija soli pa solim. Ja mēs pie tās pieturamies un pārveidojam tieši savai jomai, manuprāt, tas ir liels instruments. Un cik klients tu esi iegūsi? Kopumā man bija par šo laiku īstenībā tikai 3 reklāmas. 3 kampaņas, domāju? 3 kampaņas. Man bija 3 reklāmas kampaņas. Tu domā, cik es klientus esmu iegūs vai cik es esmu kontaktus iegūs? Pastāst par abiem diviem, jo man liekas, tas būs interesanti, jebkuram, kurš skatās, lai tu pastāst arī tā. Jā, kontakti ir tie potenciāli klienti, kas pieteicās no reklāmām, vai ne? Cik tie bija? Ja es skatījos šorīt pēc savas tabulas, tad apmēram man bija vairāk kā 130 kontakti, kas ir iegūti pēc šīm 3 reklāmām, kas tika publicētas attiecīgi. Bet, ja es skatu par klientiem, es domāju, ka tie vairāk kā 20 tie bija noteikti. Ja? Precīzi ciparus šobrīd nepateikšu, jo man jau tie klienti, ņemot vērā to, ka es konsultēju dažādās jomās, proti citus interesē vairāk
finansiālie jautājumi saistībā ar pensijām, citiem ir attiecībā uz vērtspapīriem. Līdz ar to tie klienti man arī sadalās pa dažādām kategorijām. Tad daudziem varētu būt, tā, ka, piemēram, es ievēroju, ka daudz cilvēku, kas sāk strādāt, mums tā sākotnēji investīcija ir iespējams tur pāris tūkstoši, un tad ir tāds, wow, un cik tev ātri izdevās varbūt tu investīciju atpelnīt? Kā tev gāja ar to? Tad jūlijā es noslēdzu mūsu sadarbības līgumu. Tad arī parādījās man pirmā reklāma. Uz septembra sākumu es savu investīciju biju... Tas ir 2 mēnešu laikā? Jā, 2 mēnešu laikā es biju atpelnījis ieguldījumu šajā projektā. Un tagad interesē, kas jebkuram varētu interesēt. Kā tu darīji ar pārdošanu? Kāds var izstāstīt, varbūt? Liels prieks, ka skaties šo epizodi. Ja tev šis liekas vērtīgi, droši uzspied uz laiku, aizsūt kādam draugam, un starp citu, ja tev ir interese par mārketingu pārdošanu, zem šī video ir informācija, kā mēs tev iespējams varam palīdzēt iegūt vairāk klientus un pārdot vairāk. Bet tagad atpakaļ pie epizodes. Kas rādījās reklāmās, ko cilvēki redzēja, uz kurām viņi pieteicās? Kas bija pašās reklāmās? Cilvēks uzrunāja tas, ka es viņiem varu palīdzēt izprast to finansiālo situāciju, kas viņiem šobrīd ir attiecībā uz 1., 2., 3. pensijas līmeni un arī kā veidot uzkrājumus savai pensijai. Okay, bet viņi pieteicās uz konsultāciju? Tā bija tikai reklāmā konsultācija? Jā, viņi pieteicās uz konsultāciju. Okay. Un kas tālāk notika? Viņi piesakās, tu uzreiz zvanīji, WhatsApp. Ko darīja? Kad viņi pieteicās, tad es pēc... skripta, ko es iemācījos, kas tika izveidots pie tevis. Jā. Pēc tā skripta es zvanīju un uzrunāju tos cilvēkus, attiecīgs jautāju, kādēļ viņi pieteicās un ar kādu domu, kādā veidā es viņiem varu palīdzēt. Un tad es viņus aicināju uz tikšanos, jo tikšanās laikā mēs atrisināsim tos jautājumus, kas tieši viņus uztrauca. Cik cilvēki nāca uz to tikšanos? Es tie pieteicās 140. Cik no viņiem tu satikies? Cik no viņiem? Ņemot vērā to, ka es ar visiem kontaktiem vēl neesmu satikusies, tās tikšanās vai pārcēlās vai kādu iemeslu dēļ nenotika, bet kopumā, ja es sarunāju 10 tikšanās, tad īstenībā vismaz 7 notika no tām. Bet no cik kontaktiem varēja sarunāt 10? Es tā domāju. No cik tā aptuveni, es pieļauju, varbūt precīzi nezinu, bet aptuveni. Īstenībā reizēm jau ir tā, ka tu cilvēkam zvani un viņš neceļ, vai īstenībā mēdz arī būt tā, ka telefons vispār nav... Jā. Tā ir normāla lieta. Maksas reklāmās ar augstu autoritāti, ļoti normāla lieta. Vispār nav spēkā esošs un tā, bet kopumā, protams, dažreiz jau sanāk tā, ka to tikšanos tu nevar sarunāt uzreiz, jo cilvēkam ir kaut kādas darīšanas, varbūt pēc mēneša jāsazvanās. Taču, ja es piezvanu 10 cilvēkiem, tad tās 7 tikšanās mēs varam sarunāt tuvākās nedēļas laikā. Okay. Ja? Bet, protams, mēdz būt, ka no tām 7 tikšanām kāds arī neierodās. Jā, okay. Tas arī, ar to arī ir jārēķinās. Jā, kā tā notiks. Kaut kāda apstākļa. Un tad cik tev bija vajadzīgas tikšanās, lai noslēgtu vienu darījumu apmēram? Bija tikšanās, kad es noslēdzu uzreiz darījumu. Bet lielākoties tās ir man vajadzīgas 2 tikšanās. 2? Man vajadzīgas 2 tikšanās. Tu domā, okay. Es biju domājis, lai noslēgtu, kāds tev bija pārdošanas procents. Restīvi, es tiekos ar 10 cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, 10 cilvēkiem. Jā. Cik no viņiem nopērk? Piemēram, mūsu kompānijā tie ir tur 20%. Kā tev ar to gāja? Restīvi, tu satiecies ar 10 cilvēkiem, cik no viņiem reāli kļūst par klientiem? Kaut ko iegādāsies, kaut ko sāks investēt, kaut ko darīt? Man ir nedaudz savādāk, jo... ja es skatos uz 10 cilvēkiem, tad 10 potenciāliem klientiem, tad īstenībā tiem visiem 10, piemēram, noteikti es viņam varu piedāvāt, un viņi nopirks vienu jo man ir vairāk pakalpojumu. Okay. Attiecīgi. Tātad, ja mēs runājam par, piemēram, 2. pensijas līmeņa izvērtēšanu, tad visticamāk, ka es viņiem palīdzēšu, nokonsultēšu par 2. pensijas līmeni, un viņš var teikt, iegādāsies to manu pakalpojumu. Ja cilvēks domā jau par lielākām investīcijām, proti viņš grib uzkrāt kādam noteiktam mērķim, tad tā ir... Tā pirmajā tikšanās reizē visticamāk mēs to līgumu nenoslēgsim, jo cilvēkam ir jāsaprot,
kāda veida vērtspapīrus viņš vēlas iegādāties uz kādu periodu, un tur ir jāiepazīstās ar informāciju. Nu, vot, un tad man ir interesanti, ka šodien tu saki, ka restīvi ir tādi pakalpojumi, kur varbūt tās investīcijas ir mazākas, tur 50 eiro mēnesī, nedaudz, un arī virs, un ir arī šie lielākie pirkumi. Un kādi tev bijuši lielākie darījumi, kādi noslēgti, ko tu vari pastāstīt? Mans lielākais darījums bija uz 150,000. Klients uzreiz samaksāja to naudu? Jā, viņš iegādājas vērtspapīrus 150,000 vērtībā. Tie ir vērtspapīri tātad uz 5 gadiem, un procents viņš saņem katru ceturksni. Jā? Okay. Jā, tas ir ar fiksēto procentu likmi. Ar šo klientu es tikos 3 reizes. Jā, tas ir lielāks pirkums. Pirmajā tikšanās reizē mēs vienkārši iepazināmies. Es viņam palīdzēju izprast to, kas notiek viņam ar pirmo un otro pensiju līmeni. Tad mēs tikāmies otrais. Vairāk mēs parunājām par uzkrājumiem, par to, attiecīgi, kur varētu likt viņa naudai strādāt. Viņš iepazinās attiecīgi ar visu emisijas prospektu, lai zinātu, kur viņš varētu ieguldīt attiecīgi savus finansiālos līdzekļus. Un pēc mēneša, kad viņš zināja, ka viņam pēc mēneša būs izmaksa, viņam bija tā nauda investēta vienā citā projektā, tad mēs satikāmies un viņš noslēdz darījumu. Sākotnēji viņš runāja par 100,000, bet tad, kad mēs tikāmies, es domāju, ka tomēr 150,000. Cik vidēji, cik restīvi, tas ir tāds liels darījums, bet cik ir tāda vidējā summa, ko cilvēki no tevi investē tajos vērtspapīros, piemēram? Īstenībā tas ir no 8 līdz 10,000. No 8 līdz 10? Jā. Un tas ir tāda investīcija uz 5 gadiem, kur tu ik pēc ceturksni kaut kādu daļu no tās investīcijas dabū atpakaļ? Vai tur ir dažādi veidi. Tad, ja cilvēkam jau ir kaut kāds finanšu kapitāls, un kā arī statistika rāda, ka Latvijā īstenībā cilvēkiem ir ļoti daudz naudas bankā. Viņi glabā naudu bankā, jo viņi nezina, ko ar viņu iesākt. Viņiem trūkst informācijas. Un mums ir vērtspapīri, kurus var iegādāties sākot no 5,000 uz 3 vai 5 gadiem, uz fiksēto procentu likmi un redzēt procentus katru ceturksni. Jā. Taču, ja cilvēkam tāda summa nestāv naudas bankas kontā, bet cilvēks ir gatavs, viņam ir iespēja katru mēnesi atlikt vismaz 50 eiro. Ko tā darīt? Ja, attiecīgi, viņš var izveidot tādu kapitālu uz 5 gadu laikā vai 10 gadu laikā, arī uz fiksētiem procentiem. Par šādām investīcijām mēs neko nesaprotam, mēs par šo mazāk runāsim. Tad iesim uz tēmām, ko es saprotu. Kā pēc tam ir gājis? Kāpēc? Mums jautājums, cilvēks skarās, viņš tāds, 3 kampaņas laid, vairāk nekā 20 maksājuši klients ieguva, tur 130 kontakti. Cik maksāja viens kontakts ar citu? Tas atkarība no 4 līdz 6 eiro. No 4 līdz 6 eiro. Un tad ir jautājums, kāpēc tu izslēdz reklāmas pirms un tagad? Jo tu man teici, ka janvāra beigās tu izslēdz. Kāpēc tu izslēdz? Tāpēc, ka es sapratu to, ka man jāsatiekās ar tiem kontaktiem, kurus mana reklāma ir uzrunājusi līdz šim. Es netieku līdz tam apjomam, tāpēc es to reklāmu izslēdzu. Janvārī man bija viena neliela reklāma arī uz 3 dienām tikai, kas bija finanšu revīzija. Man likās gada sākumam ļoti piemērota, uz ko arī atsauksme bija diezgan liela, un ar lielāko daļu jau es paspēju tikties. Taču es izslēdzu to reklāmu tikai tādēļ, šobrīd man nav neviena reklāma nav spēkā esoša, ja viss ir apstādināts, tikai tādēļ, ka es ar esošiem līdiem vēl neesmu paspējis visu izdarīt. Es saprotu, tāpēc jo man liekas... Tu klātienē tiecies vai online? Es lielākoties klātienē, taču mēdz būt online. Online man nevisai patīk, man liekas tas... Savādāk. Tas ir savādāk, bet arī man bija ļoti labi darījumi ar kontaktiem no šīm reklāmām attālināti. Jā. Ko tu pateiktu kādam, kas teica, viņš tāds, bet man tās reklāmas nav gājušas, man nav senāts. Ko tu kādam tādam var pateikt cilvēkam? Ko tu teiktu? Es teiktu, ka pirmkārt jāizvērtē reklāmas teksts. Teksts. Saturs.
Jo man liekas, svarīgi ir vienmēr reklāmā uzrunāt to sāpi, kas klientam ir, un dot to risinājumu, ja? Un parādīt to, ka tu vari būt tas risinājums, lai atrisinātu kādu no viņa problēmām. Taču vēl man liekas ir svarīgi tas, ka viens saprast to, cik efektīvi tā reklāma. Ja reklāma nav bijusi efektīva, tad varbūt tas saturs jāmaina. Auditorija jāizvērtē, varbūt tas. Bet viennozīmīgi es ieteiktu turpināt un mēģināt, jo man arī vienā reklāmā bija lielāka atsauksme, citā reklāmā man likās, gandrīz teksts bija tas pats, bet atsauksme bija mazāka. Tā es nevarēju saprast, kāpēc tā, bet ir jāmēģina, jo, manuprāt, tieši šīs reklāmas pareizi izveidotas palīdzēs atrast tavu klientu. Jo, man liekas, ir būtiski, ka tev piesakās kontakts, kuram vajag tieši tavu produktu. Nevis tu meklē to klientu, bet viņš tev ir atradis. Jo viņš redz to reklāmu, tā reklāma uzrunājoša, un tā viņš piesakās. Un interesanti lieta, es tikai vienkārši pārbaudīju, mēs ar tevi noslēdzām sadarbību īstenībā ar Zoom, nevis ar klātienu. mums ar tevi bija mītings ar Zoom. Es redzu, ka ar Tomasu tu tikies, un tad mēs uzsākām sadarbību. Vispār mums sadarbība ir ļoti bijusi interesanti, jo pirmo sadarbības līgumu ar jums es noslēdzu 21. gadā. 21. gadā. Un 21. gadā man bija pirmās reklāmas vasarā, un viņas arī bija labas. Es ar tiem kontaktiem vēl ilgi strādāju, pat tad, kad tā reklāma jau vairāk nebija redzama. Okay. Un man joprojām ir labi kontakti no tām reklāmām. Taču pirmo reizi, kad es noslēdzu mūsu sadarbību, es izdarīju lielu kļūdu. Jo es domāju, labi, es tagad pastrādāju ar šiem kontaktiem, gan jau pēc kāda laika es atkal ieslēgšu jaunu reklāmu un viss būs labi. Taču man it kā visu laiku kontakti bija un nepietika laika atjaunot reklāmu. Okay. Un pagāja gads. Un tad mēs atkal sākām. Un tad es sapratu to, ka īstenībā es esmu ļoti daudz ko nokavējusi. Okay. Un es atgriezos 23. gadā. Okay. Jo tajā brīdī, kad es domāju, viss, beidzot esmu gatava uzsākt jaunu reklāmu un skatos, viss ir nomainījies. Tad es atceros, tad bija tagad nopirkt, man liekas, tas bija uz gadu piekļuvu, un tad atkal tad mēs noņēmām nost, un beidzās. Tieši tā. Tad mums viss platforma mainījās, tad viss pilnīgi savādāk. Daudz kas mainījās. Tad viss savādāk. Un ar to es biju pateikt to, ka īstenībā nevajag atlikt, ja es investēju naudu tādā projektā, kas var attīstīt tavu biznesu, tad attiecīgi mēs strādāt. Strādā un tā kā... Šis labs, interesants. Tagad, kad tu tā teici, es apstījos un sapratu. Jo es toreiz biju spīkeros pirmo reizi, tikos ar Niku. Niks Starom, ne? Jā. Kāda šis Sofijas patīk? Šis labāks. Jā, viennozīmīgi. Mums atsevišķi telpu, filmēt forši. Ok, ejam uz priekšu. Cik tev, piemēram, pašai sanāk nopelnīt sev naudu mēnesī? Vai arī apgrozījums sev uztaisīt? Es varu nopelnīt pietiekoši, lai varētu nosekt visus savus izdevumus. Un arī, okay. Labi, tu man neteiksi, nekas normāli, var netietēt, nav jāsaka obligāti. Kā tagad kāds, kas skarās, varētu darīt to pašu, ko tu? Kas viņam ir vajadzīgs? Pirmkārt, viņam ir vajadzīgs labs produkts. Okay. Kur var dabūt labu produktu? Kur jūs var atrast tādu produktu? Manuprāt, labs produkts tas, kas var palīdzēt cilvēkam kādā veidā uzlabot viņa dzīvi. Okay. Bet tās ir kaut kādas kompānijas, kas tas īsti? Nē, es domāju, tādā veidā labs produkts, ko nozīmē? Jebkurš ir labs produkts, ja tu ar to var kādam palīdzēt, vai ne? Piemēram, tu ar savu produktu vari palīdzēt uzņēmējiem atrast savu klientu. Jā. Es ar savu produktu varu cilvēkam palīdzēt izveidot finanšu kapitālu. Okay. Vai likt viņa finanšu kapitālam pavairoties. Bet man bija jautājums tāds, ja kāds teica skarās, viņš tāds, es gribētu darīt to, ko Aija.
kā viņš varētu atrast, jo, restīvi, tev jau ir kaut kāda kompānija, kaut kāda lieta, kas to nodrošina, tos vērtspapīrus, visu to. Domā tādā veidā? Es mēs savādāk. pārpratu. Kā tādu atrast, vai kādi ir varianti, vai kur meklēt, vai kaut kādu, Jā. Kopumā es strādāju brokeru sabiedrībā, kas piedāvā vērtspapīrus Vācijā. Tātad. Bet tu strādā brokeru sabiedrībā? Jā. Vai sabiedrība? Kas ir? Brokeru sabiedrība Latvijā reģistrēta. Latvijā reģistrēta brokeru sabiedrība. Un tur ir vairāk produkti, ja? Jā, un mums ir tiesības piedāvāt dažādu emitentu produktus, dažādus vērtspapīrus. Kā es varu kļūt par tādu brokeri? Vai kas par mūsu darbinieku jāaiziet apmācības. Okay. Tad jāsazinās ar mani, es izstāstīšu sīkāk. Kā sauc tas apmācības? Kā saucās kompānija? Nē, kā tas broker, tas ir kaut kāds brokeru certifikāts? Nē, tas ir, lai kļūtu par brokeru sabiedrībā par finanšu konsultantu, ir jāaiziet apmācības. Tas ir tajā konkrētajā kompānijā vai tas ir valsts kaut kāds apmācības? Nē, tās ir konkrētajā kompānijā, bet arī, protams, mēs izvērtējam, kādas cilvēkam ir zināšanas par finanšu instrumentiem. Tātad, kāda ir viņa bijusi pieredze. Okay. Cik daudz kompānijas tāds ir Latvijā, kas nodarbojas ar šādu lietu? Īstenībā es domāju, ka mēs esam vienīgā brokeru sabiedrība. Jā, tas ir sabiedrība. Jā, es vienkārši tās lietas nezinu tik labi. Es teiktu, Latvijas banka ir... Mēs esam Latvijas bankas uzraudzībā. Mēs esam Latvijas bankas uzraudzībā, brokeru sabiedrība. Ir tāds brokers LV, tas ir tas? Vai tas nav? Nē, mēs esam Spirit Capital Investments. Okay, tāda kompānija. Okay. Tā saucās mūsu kompānija. Attiecīgi, kā jau minēju, Latvijas banka uzrauga mūsu darbību un arī uzrauga visas emisijas, ko mēs piedāvājam. Un tad, restīvi, tas ir līdzīgi, ja drīkst tā teikt, līdzīgs arī variants kā nekustamā īpašuma aģenti. Viņi paši sanāk meklē klientus. Jā, paši. Un kā tu teiktu tavā pieredzē, vai šis ir tāds bizness, kur tu vari ienākt, pilnīgi neko nezini, iemācīties un 6 mēnešu laikā pelnīt 2, 3, 5 tūkstoši mēnesī? Tas ir iespējams? Tas ir iespējams. Okay. Cilvēks var apgūt šo profesiju. Tur ir attiecīgi dažādi status, protams, ar brokeru sabiedrībā, kā cilvēks var sākt strādāt, taču izejot apgūstot finanšu instrumentus, papildus iegūstot zināšanas Vācijā, tas viss ir iespējams. Pelnīt 4 ciparu skaitli katru mēnesi. Es teicu, 4 ciparu skaitlis ir tā kā 1000 līdz 9, 10 tūkstošiem mēnesī, ja? Jā. Aktīvi darbojoties, jā. Ir arī tev zināmi cilvēki, kas nodarbojas ar tieši to pašu, ko tu, un kas pelna arī, piemēram, 10,000 plus? Jā. Ir, jā. Okay. Kuriem slēdz līgums ar 150 un vairāk tūkstošiem. Okay. Interesanti. Jā, šis, man liekas, jo šitā nav tik populāra lieta, man liekas. Ja, piemēram, pasties, cik cilvēks zina, kas ir, piemēram, kļūt par mākleri, vai arī citas tēmas. Šitā, man liekas, tāda super nepopulāra lieta. Par to nerunā, nav reklāmas par to, ne? Reklāmas par to nav. Apmācības īstenībā mums notiek regulāri. Regulāri, jā? Jā, nāk cilvēki laikā klāt? Nāk cilvēki un citus uzrunā šī joma. Citiem varbūt vienkārši liekas, ka varbūt pārāk sarežģīti. Tāda ir zināšanas specifiski par finansēm. Jā, tam vajadzīgs specifisks. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatīties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu. Tur ir sagatavota prezentācija, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Tāpēc, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu vari atrast šādas saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad apakaļ pie šīs foršās epizodes. Cik tavuprāt, kā tas notiek? Piemēram, nekustamā īpašuma aģentiem es pieļauju ir tā, ka viņi atrod iespējams kaut kādu kompāniju, vai arī paši kaut ko tur dara, un tad viņi tur, reizi nedēļā tiekās, runā un iet uz office un strādā no office. Man bija tikko atnācis Tribus, tāda kompānija. Viņš stāstīja, ka viņiem kolēģi pirmdienās, piekdienās sapulcs, viņi tiekās, plus vēl ar apmācības, plus vēl office viņiem pieejams.
Tavā profesijā, cik cilvēki, viņi visi iet uz ofisu, viņi strādā no ofisa, kā tas notiek? Kā tā profesija darbojās? Manā gadījumā īstenībā cilvēki strādā katrs protams, mēs tiekamies arī ofisā, mums ir kaut kāds sapulcs, bet lielākoties cilvēki strādā dažādās Latvijas pilsētās un tiekās ar klientiem uz vietas savās pilsētās, un vai mēs braucam kopīgos pasākumos uz Vāciju, uz apmācību. Tā kā bet, principā, nav tā, ka tev uz ofisu jāiet, tur pilnīgi brīvs. Tas ir brīvs, tu esi pats, tu izvēlies, kādā režīmā tu strādāsi, tu izvēlies, cik daudz mēnesī tu vēlies nopelnīt, un attiecīgi tik daudz arī tu pieliec pūles, lai sasniegtu savu mērķi. Bet tu skaities kā, piemēram, juridiski darbinieks tajā kompānijā vai pašnodarbinātais, vai kā tas notiek? Es patreiz esmu gan darbinieks, daļēji darbinieks un arī pašnodarbinātais, jo es strādāju šajā brokeru sabiedrībā kā darbinieks, taču paralēli es arī drīkstu veikt konsultācijas. Un cik gadus ir nodarbojies ar šo? Šajā jomā es esmu vairāk kā 4 gadus. 4 gadus, jā. Ko tu iepriekš darīji? Iepriekš man bija dažādi veidi pārdošanas pieredze. Mūsu tēma. un tā kā bija saistīta ar IT kompāniju. IT jau tā ir laba tēma. Tas laik nāk IT, tur visiem klients vajag. IT viss nāk, visiem vajag klients, visi tur gudri, bet vajag klients visu laiku. Bet tā kā es paralēli ieguvu augstāko ekonomisko un izglītību finanšu jomā, tad man šī kad es iepazinos ar šīm vācu investīcijām, tad attiecīgi man tas ļoti uzrunāja un es pievērsos tikai šai jomai. Baigi svarīgi, man liekas, atrast, kas tev pašam tu tici, kas tev patīk. Tieši tā. Un tad ir jābūt tam, man liekas. Viens ir būtiski saprast, lai tev patīk, ko tu dari, un otrs ir svarīgi saprast, ka tas, ko tu dari, var ļoti daudziem cilvēkiem palīdzēt. Un man patīk, ko es daru. Jo cilvēks pie manis, piemēram, atnāk lielākoties cilvēki neprofesionāli investētāji. Lielākoties. Tas ir vienkārši cilvēks, kurš vēlas izprast šo investīciju pasauli, bet viņa vārds investīcijas vienkārši biedē. Viņš domā, ka tā ir ļoti liela nauda uzreiz. Bet viņš var izveidot sev pensijas kapitālu, piemēram. Bet viņš nezina, kā. Un, ja tam cilvēkam sarunas laikā var uzzīmēt to plānu, kā viņš soli pa solim to var izdarīt, tas... Cik tu daudz strādā dienā? Maz. Es tā jūtu. Es tā cik tāds jau jūtu. Cik sanāk, apmēram? Man nav katru dienu tikšanās. Bet cik sanāk, cik tu teiktu tā? Tā apsies tā. Cik teikt? Ja es darbs ar klientiem, tās varbūt ir divas maksimāli 3 stundas dienā. Ja vēl kaut kādu jautājumu jākārto vēl paralēli. Bet, man ir apņemšanās no šī gada. Labs. Kur cilvēki tev var atrast? Ja kāds skatās šo interviju sarunu, kur viņš tev uzrakstīt vai atrast tevi? Man ir lapa Finanšu pratība. Finanšu pratība, vai? Jā, Finanšu pratība Facebookā man ir. Facebookā. Finanšu pratība, Jā, attiecīgi. Tur var tev uzrakstīt, jā? Kur vēl? Vēl var rakstīt uz e-pastu office@spiritcapital.eu. Office. Tas ir e-pasts. Office@spiritcapital.lv. Vai tu gribēji telefonu? Nē, ir ok. Restīvi Facebook lapa Finanšu pratība vai arī uzrakstīt e-pastu office@spiritcapital.lv. EU. Super. Liels tev paldies. Un pēdējā lieta, kāda tev ir šī gada mērķi? Šī gada mērķi man ir sasniegt apgrozījumu 1 miljons eiro. Pa visu gadu, jā? Tas ir tas, kad cilvēki, kas ir pirkuši vērtspapīrus vai investējuši, pareizi? Jā. Tā ir tā, ka tā ir kopējā summa investīcijās. Restīvi tādi pa 150, sanāk 8 klienti labi. Nē, pat mazāk, 7. Jā, bet es ņemot vērā to, ka vidēji, ja tas ir vienreizējs darījums, tad tie ir 80 000. Taču šobrīd mums tūlīt būs
atvērta emisija, uzkrājošā emisija, kur cilvēki varēs sākt pirkt vērtspapīru sākot no 50 eiro mēnesī. Un, tad... Tad jau tas ir 1000 darījumi vai 100. Tas ir vairāk. Tas ir vairāk. 100 jā, tad, ja mēs pareizinām, tas ir mēnesī kaut kādi 60. Jā. Nē, mazāk, 100 darījumi gadā, tas jau nav, tas ir... Nē, ja mēs 1 miljonu izdalām uz 12... 8 mēnesī. Jā. 8, tas būtu 8 darījumi mēnesī pa 10 000 sanāk. Jā. Super, Aija. Tad es tev varu atrast, tu pateici, kur mēģis ir pateikts. Liels tev paldies un tiekamies un turpinām strādāt. Jā, paldies.